Mēs ļoti bieži dzirdam, kad ir cilvēki, kas saka mums no malas: "Nu, taču esi tāda vieglāka, nu, apģērbies sievišķīgāk, nu, paskaties, tu taču varētu ģērbties tā un šitā, un parādi sevi, tu taču esi skaista, ziedi." Un neviens no šiem cilvēkiem jau nezina, ka, lai tu būtu šis te dejojošais taurenītis pa dzīvi, tev ir jābūt ar veseliem spārniņiem. Un neviens no šiem cilvēkiem, izņemot tevi, nezina, ka tur tālu, tālu pagātnē kāds šos spārniņus ir saplēsis. Un šīs te sajūtas, ko tu nes tālāk, nevarēdama sadziedēt šos skaistos savus sievišķos spārniņus, šīs sajūtas tev traucē ļoti daudz. Šīs sajūtas, šis kauns, šī vainas apziņa un vēl citas destruktīvās sajūtas tev traucē izpausties. Tev traucē uzvilkt to kleitu, tev traucē parādīt savus ķermeņa aprises, tev traucē iet dejot, tev traucē dziedāt, tev traucē būt, nerunājot pat kādu biznesu uzsākšanu vai iziešanu vispār sabiedrībā. Šim te ir iemesls. Tev šķiet, ka tu sen jau par to vairs nedomā, kas bijis, bet ķermenis tavs atceras, un ķermenī tas ir iekapsulēts. Šī sajūta tev ļoti daudz ko dzīvē atņem, sākot no sevis izpaušanās, līdz pat attiecību veidošanai, līdz pat uzticēšanās savam vīrietim un tā tālāk. Tas ietver ļoti daudz, ko tas var sabojāt. Ar šīm sajūtām es strādāju. Es atgādinu, es neesmu psihologs. Ja jums ir vajadzīga medicīniska palīdzība, lūdzu griezieties pie ārstiem. Es strādāju ar sajūtām, es esmu hipnokočs, un es palīdzu atbrīvoties no visām šīm sajūtām, kas ir notikušas ar dažādiem notikumiem. No pat seksuālai vardarbībai līdz pat viskaut kādiem citiem atgadījumiem, kur tālāk sieviete nes sevī vainas apziņu un dusmas uz sevi, nu kā es nevarēju sevi aizstāvēt, vēl visādas citādas emocijas, kas neļauj tālāk normāli dzīvot un just. Es strādāju tieši ar šīm sajūtām un es palīdzu atbrīvoties cilvēkam no viņām. Ja arī tevi tas moka un tu redzi sevi no malas, ka tu nevari izpausties, ka tu nevari ziedēt kā zieds, ka tu nevari būt šis taurenītis, kas savus spārnus var izplest pašā krāšņumā, nāc pie manis, es palīdzēšu tev. Es zinu, kā to izdarīt, un es zinu, kas tās ir pa sajūtām, kas tevi tur. To visu var mainīt, un tu vari dzīvot savu sievišķo skaisto brīnišķīgo dzīvi.